Moduls Rīga piedāvā. Mani sauc Zāra. Un uzvārds? Zāra Estere Anita. Tā Estere mana iesauka. Nevis iesauka, bet tas mans otrais vārds. Otrais vārds? Man ir tikai viens vārds, man ir vārds Gustavs un uzvārds Tērzens. Tērzens? Nepatīk? Jā, patīk. Kā atšķirās skola no bērndārza? Varu pateikt tā, ka bērndārzā nevajag mugursomas, bet var paņemt, piemēram, mantu, spēļiem mugursomu. Un ir tā, ka bērndārzā var spēlēties, bet skolā ir tikai sekundes starpbrīdi. Un tad vēl skolā ir jāmācās grūtāki uzdevumi, bet bērndārzā māca burtas tikai vēl. Un vēl bērndārzā guļ, bet skolā neguļ. Jā, tāpēc, kad ir tā, skolā jūs jau esat liels, 7 gadu kuļ, jums taču jāguļ. Un tas arī laikam no viss no man. Un vēl skolā vajadzīgas mācības, kuras nest uz skolu. Nav jāpilda. Man jāpilda mājas darbs, bet vienu drusku es gribu uz bērndārzu, tāpēc, kad šeit skolā ir tā, ka tu dabū piezīmi, tev bail to teikt tētim, bet bērndārzā tu nedabū nekādu piezīmi. Tu vari vienkārši iet, spēlēties, rakstīt burtus. Jā, tā. Es esmu lasījis, kad ir tā, ka skolā daži ir daži tā uztrauc, ka viņi neko nezinās, bet vienmēr skolotājiem teiciens, jūs vēl tagad mācāties un jūs mācīsieties, ko jūs vēl neziniet. Cik tu zini? Nevar tā pateikt, jo tā vidēji. Es nezinu, piemēram, kurš kādreiz bija pasaules prezidents. Es nezinu tādas lietas. Kā domā, ir svarīgi zināt visus tos prezidentus un tos gada skaitļus un tos notikumus? Nav jau baigi to jāziņo, tāpēc, ka nav jau baigi to svarīgi, jo bērniem īpaši tas nav svarīgi, jo viņi vēl mācas, viņi spēlējas un viņi nav tādi kā pieaugušie, viņiem tikai jāraksta par prezidentu un tā. Bet varbūt, ka tev arī būs kādreiz jāraksta par prezidentu. Tad es paņemšu tādu spēli Latvijā, un tad tur būs jāiet tāda spēle Latvijā, mums te ir plauktiņā, un tad es varu paņemt viņu un paņemt kārtīgas un skatīties, kuri pa prezidentu izšķircīt visu kārtīgas. Kas mums ir prezidents tagad, tu zini? Tagad vai jāatceras, kā viņi sauc? Tūlītās. Tā manā. Es neatceros vārdu, Es neatceros Saka vārdu. uzvārdu. Arī uzvārdu es viņam nezinu. Baigi jocīgi. Vārds sākās ar A un uzvārds sākās ar B. Andris Bērziņš. Es tā, kā viņi tur saucās. Kas tas vispār ir prezidents? Ko viņš dara? Viņš izdomā noteikumus, viņš izdomā Latvijā noteikumus. Viņš izdomā tā. Piemēram, ir tā, kad viņš pasaka, nevarēs vairāk nekad pīpēt, un tad vairāk neviens nepīpē. Un ja pīpēs, tad viņš izdomā tā ieliks cietumā. Kaut kā tā. Tu domā, tas ir pareizi? Vispār tas ir, tas gan nav gan pareizi, gan ir pareizi.
tāpēc, ka pīpēt nav veselībai pārāk labi. Es parasti tētim saku, nepīpē, es tā cigaretes tev izmetīšu ārā. Tētis pīpē? Kas ir veselīgs dzīvesveids? Veselīgs dzīvesveids ir sportot. Arī ēst veselīgus dārziņus, piemēram, sīpolus un gurķus un tomātus. Es zinu, ka piens palīdz acīm, kefīrs palīdz arī acīm, burkāns palīdz zobiem, jo tas burkāns ir ciets. Un tā, kad tu kod, tas zobs, viņš tā kā paliek tāds stiprs, jo tāpēc, ka, ja būtu tomāts, jau būtu vieglāk sakot. Kāpēc cilvēki paliek vecāki? Tāpēc, ka viņiem paliek, piemēram, 1 gadiņš, viņš ir kaut kur šāds, 2 gadi viņš ir šāds, 3 gadi viņš ir šāds, 4 gadi viņš ir tāds. Tas ir tā kā no 2 līdz 5 gadi viņš jau ir tāds, 6 gadi, 7. Tā kā es 7 tādi gadi. Un jo vairāk gadi paliek, jo vairāk viņš vecāks. Un jo vairāk vecums, jo mazāk viņš paliek. Ir tā. Tagad ir vecmāmiņa, viņa ir gara, un tad viņa paliek lēna un maziņa. Cik tu gribi nodzīvot? Visu dzīvi. Un man ir tāda sajūta, ka es dažreiz domāju, kā vispār Dievs izdomāja, kā tā pasaulē radās, man ir tāda sajūta, ka tu, kā vai to izstādes nevar, man ir tāda sajūta, piemēram, mēs jau nezinām, vai, piemēram, kā tā pasaule radās, kā mēs radamies un kurš izdomāja mūs. Kurš lika mums te dzīvot un kurš mums te, un kā radās pasaule. Un tas ir arī drusku dīvaini no govs. Govs ēd zāli, bet iznāk ārā balts piens. Ja cilvēks ēstu zāli, iznāk ārā balts piens? Nē, es nezinu, es jau nezinu, vispār jau nē, bet es nezinu, kā no govs tā var radīties. Kurš to izdomāja? Nezinu, redzi, tā ir atbilde, nezinu, jo mēs pat nezinām, kurš pasauli izdomāja. Tu gribi uzzināt? Es jau domāju, kā. Man šķiet, ka pats Dieviņš to izdomāja. Kas ir Dieviņš? Neprot izskaidrot. Viņš ir, kā pasaka, es nevarēšu izskaidrot. Viņš ir, viņš ir parasts Dievs. Dievs ir tā, kurš pirmais piedzima, un tad viņam ir Jānis. Es neatceros, viņam ir kaut kā Jānis meita, vai es neatceros, bet jo mēs vienreiz gājām ēst picu, un mēs sākām runāt par to tēmu, un tad vienkārši sāku. Es pat nedomāju par Dievu, bet es domāju, kā tā pasaule radās. Visu laiku domāju, kā, bet kā. Jo man ir tāda sajūta iekšā, kad es nevaru izstāstīt kā. Bet tev tā sajūta ir? Jā, man tā sajūta tagad ir, ka mēs runājam. Bet ir domas, kuras vieglāk aizmirstās, bet šī doma neaizmirstās, vai ne? Šitā doma gan neizmirstās, jo dažreiz tā, kad es kaut ko sāku runāt, tad man viņa aizmirstās, bet tagad es paskatos uz, piemēram, debesīm, kokiem, lapām un uz visvairāk, es paskatos debesīm, man atkal tā sajūta atnāk šurp, bet kā?
tā radās tā pasaule. Tad visu laiku skatos, domāju, varbūt tā dieviņš izdomāja, varbūt kāds cilvēks, nevis dieviņš to izdomāja. Varbūt kāds cilvēks, kurš bija dzīves, viņš uztaisīja to pasauli. Tev tā doma šķiet viegla vai grūta? Tā doma man gan šķiet grūta, jo neviens cilvēks to nezina, neviens pētnieks to nezina, jo tāpēc, ka neviens nepiedzīmā otrais un neviens nepiedzīmā arī trešais, bet mēs zinām, kurš piedzimās pirmais bija Dievs. Dievam var būt bērni? Jā, var. Jo viņš tas pats kā cilvēks, ka viņš pirmais piedzima, tad viņš nosauc laikam par Dievu. Es nezinu, ka man tā šķiet. Tu tici Dievam? Es varu teikt, gan dažreiz viņš saka tā. Es dažreiz saku, lūdzu, mēs brauktu. Un beigās, nē, bet dažreiz tikai tā, lūdzu, braucam. Un tad arī jā, atbildes ir gan jā, gan nē. A, tu tici? Es ticu. Man tā ir gan nē, gan jā. Visvairāk jau man ir jā. Tāpēc, kad tagad es lūdzu. Tā, kad es lūdzu, es atveru visu žalūzijas. Bet es nevaru atvērt vidējo, tāpēc, ka man ir puķa, un ja viņu atvērst, viņa kritīs lejā. Varbūt tu vari Dievam palūgt, lai tā puķa nekrīt? Varbūt es to varu, tā, kad es aizbraukšu mājās, lūdzu, puķa nekrīt. Ko lūdz Dievam? Var lūgt tā, lūdzu, vai man nopirksi jaunu māju. Lūdzu, vai es brauktu līvu par ko, tad var visu lūgt. Var lūgt gan, vai tur izaugu kokus, ko es iestādīju, vai man uzšūtu garu kleitu, vai pušiem uzbūtu mašīnu. Tā. Izklausās pēc salaveču vairāk. Nu, ja, bet vispār tā ir tā. Ja viņš lūdzas, vai tu uzbūri to, un tad ir tā. Kad viņš uzbūri. Man šķiet, ka Dievs ir tas tieši pats, kas salavecis. Jo salavecis arī, viņš, piemēram, ko man salavecis atnesīs? Un tad viņš atnes tādu, un vienreiz bija tā, kad es gribēju vienu bāru. Tā bija puķafeja, un es viņu drausmīgi gribēju. Bet man nevis uzdāvināja puķafeju tikai, bet man arī uzdāvināja puķafeju un šitādu biezu grāmatu ar daudzām pastakām. Es tā naktī, tā, kad bija vakars, tā, kad mums bija jāiet gulēt, mamma mums stāstīja. Paldies, Sāra. Paldies. Es labprāt runātos ar tevi vēl un vēl. Nu, labprāt. Bet es esmu jau piekususi. Es arī. Čau.